Raidījumu SEMS atbalsta Svetbank, Jaunatnes basketbola līga. Tikko jūs redzējāt video, kur darbojas puiši no Latvijas ielu sporta vingrošanas biedrības. Vai pareizi? Sveiki, puiši! Sveiks, Kaspar! Prieks tevi redzēt! Čau, apusē, jā. Nu, tad iepazīstam varbūt ar saviem biedriem arī. Un ar ko jūs tad nodarbojaties? Kaut kas jauns pavisam? Nu, es domāju, ka paši puiši var ar sevi iepazīstināt. Šleziņš Māris. Mans esmu Mārtiņš. Prieks. Kā jūs varbūt sākāt nodarboties ar šo ielas sportošanu? Kā varbūt pareizāk viņu saukt, jo jūs esat Latvijas ielas sporta vingrošanas biedrības pārstāvi, bet kā tad varbūt kaut kādā vieglākā vārdā? Vienā divos vārdos, jā, kā jūs varētu saukt, kā jūs parasti dēvē? Nē, nu, es domāju, ka mūs varētu vienkārši saukt par ielu vingrotājiem. Nu, tas būtu tā ļoti vispārēji un visiem saprotam. Man šķiet, ka tautā arī aizgājis ir jau ielu vingrotāji, lai gan pilnais nosaukums ir Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība. Un kāpēc biedrība? Kāpēc mēs norganizējām biedrību? Par to mēs izstāstīsim nedaudz vēlāk, jo tam visam ir ne tikai tāds hobija līmenis, bet mēs to esam jau izvērtuši tādā sociālā darbā, teiksim tā, piesaistot ar vien vairāk jauniešus, ne tikai jauniešus, bet cilvēkus. Bet par to tad mēs laika gaitā. Bet vispār par ielu vingrošanu. Kas tas ir? Tātad ielu vingrošana ir atletiskās vingrošanas, hip-hop kultūras, parkour kultūras, vēl daudz dažādu kultūru apvienojums, kas ir, tas ir vingrinājuma komplekss, kas ir radīts ielu apstākļiem, lai attīstītu visas muskuļu grupas no A līdz Z. Tas jau man kā definīcija. Jau zinu. Un principā tas ir, vispārēji sakot, tas ir vingrinājuma komplekss, kuru var izdarīt jebkurš izejot ārā, jebkurā vietā, un kas neprasa kaut kādus, Nav jāiet uz trenažieru zāli? Nav jāiet uz trenažieru zāli, ir vienkārši ļoti daudz iespēju darīt to jebkur. Jā, bet tas, ko mēs esam sapratuši, ka mēs neesam izdomājuši neko jaunu patiesībā. Jo fitness kā tāds, vai arī mākslas vingrošana, vai arī, es nezinu, breakdance vai parkours ir jau izdomātas lietas. Bet mēs šo fitnessu, šo parasto vingrošanu, kas skolā jauniešiem sagādā bieži vien galvas sāpes un daudz raksta atprasījumi, zīmes, tad mēs esam padarījuši to atraktīvu. Tā, lai cilvēki skatās un viņi ierauga, apmēram, vecu lietu jaunā kulītē, un viņiem tas iepatīk. Viņi redz tajā kaut ko interesantu, un viņiem uzreiz gribās vingrot pašiem. Un tas ir tas, ko mēs esam laika gaitā sapratuši arī paši vingrojot, un redzam, ka cilvēku uzmanība arvien pieaug. Un tajā pašā internetā esam ievietojuši video šo pašu, kur jūs tagad redzat, un to ir apskatījuši jau vairāki 11,000. Kas nozīmē, ka cilvēki interesi ir par sen labi aizmirstām lietām, bet mēs vienkārši parādīšu to citā gaismā. Super. Bet tad jūs droši vien tāpat vien patrenēties nevarat. Jums ir droši vien tik daudz skatītāju, vai tas netraucē? Uz ielas. Nē, gluži vienkārši tas piesaista tieši. Nē, īstenībā ir tā, ka ikdienā jau, protams, tagad ir tā, ka mums tas video ir parādījies kaut kur un ir bijuši pasākumi kaut kādi, un cilvēki jau sāk kaut kā mūs atpazīt vismaz sporta aprindās un arī vienkārši jauniešu vidū, kas ir redzējuši. Un ir jau gadījies tā, ka atnākam teiksim, izējam ārā tur uz savu stadionu, kur mēs trenējamies, un cilvēki nāk klāt un paman redz, bet principā jau tur ir tas plus, ka tu vari iznākt ārā, tev nevienam nav jāizrādās, tu vari vienkārši mierīgi savā gaisotnē nodarboties. Un tas, es domāju, ļoti daudziem patīk, jo aiziet uz trenažieru zāli, daudziem nepatīk tas, ka tu esi uzmanības lokā, ka tev ir jābūt uzreiz tur labam, spēcīgām. Uz ielas ir tas plus, ka tu vari iznākt vēl vakarā, mēs ejam treniņos.
mūs neviens vienkārši neredz, tur tums redz mūs tikai. Varbūt jūs mums varētu šeit pat no studijā esošiem priekšmetiem kaut ko izmantot un nodemonstrēt īsti. Kā mēs jau noskaidrojām, ka Tur jau varam Kaspars, izmantot. man liekas. Jā, mēs varam visu. Kaut kā no mūsu interjeru priekšmetiem. Jā, mēs starp citu, kad atnācām, mēs uzreiz ievērtējām šo studiju daudz. un gribējās uzreiz izmantot tur tās trepes un tā tālāk, bet mēs varam kaut ko paņemt. Tas, Droši, jā. Es atļauju. Mēs to vingrošanu, kā jau es teicu, esam padarījuši atraktīvu, un lai mums pašiem būtu interesanti trenēties, un lai tie cilvēki, kuri redz, lai viņiem arī būtu interesanti kaut vai skatīties un pēc tam mēģināt atkārtot to. Līdz ar to pārstas lietas līdz parādīsim bišķiņ citā gaismā. Labi, viss Arnāts. Tā ir parasta piepumpēšanās, ko var jebkuros apstākļos mājās, skatoties televizoru, to... Tāds parasts iesildīšanās vingrinājums, ja? Tieši tā, Bet paša draugu tu var... Tas bija krūts. jā, tas bija krūšu treniņš, jā. Tā ir plecu treniņš. Nu, šis jau ir mazliet tāds grūtāks. Tur katram pēc savas tās fiziskās sagatavotības, jā. Ja tu neesi neko darījis, varbūt tur uzreiz tā nevajag trakot. Šito neatkārtojat mājās uzreiz, ja? Pirmā reize. Cik daudz ir šajā biedrībā biedru šobrīd? Nu, īstenībā ir tā, ka tāda aktīvo biedru laikam ir 11, bet, nu, interesanti ir pār pa 200. Kā es domāju, ka tas viss augs un augs. Es parādīšu arī elementārs vingrinājumus, ko var taisīt arī uz tām pašām krūtīm un uz rokām. Labi. Jā, mēs tagad nedaudz izējām cauri visām muskuļu grupām. Tikko tās bija krūtis. Es parādīju plecus, Māris atkal parāda interesantus vingrinājumus krūšu treniņam. Un kas ir svarīgi, šie vingrojumi ir aktuāli ne tikai zēniem, bet arī meitenēm. Un arī tāpat ir prese, ko Mārtiņš līdz parādīs preses vingrinājumus. Ir jau apnikušās vecās preses. Jā, līdz ar to Mārtiņš var parādīt līdz kaut ko arī interesanti. Mēs zinām, jo mēs, protams, daudz uzsver to nedaudz kā zīmēšanos no mūsu puses, bet mēs tieši otrādi, tāpēc mēs esam izveidojuši biedrību, lai parādītu to, ka tas ir fitness. Tas ir nedaudz jau profesionāli, un mēs parādām veidus, kā var nopietni trenēties. Kaut vai mājas apstākļos arī. Jo es tagad redzu, ka uz Ziemassvētku laiku parādās arvien vairāk TV šopa reklāma, kur atkal tu nopērc taurinīti un brīnumi notiek paši no sevis. Ziemassvētku brīnums. Jā, brīnuma nav. Ir jāiet un jāsvīst un jātrenējas. Mārtiņš tikko parādīja preses vingrinājumus. Es nezinu, es varu izmantot līdz šos te krēslus un parādīt varbūt kaut ko jau bišķiņas grūtāku. Tas vairāk uz statiku jau aiziet, jau uz muguru, uz presi un jau nedaudz sarežģītāku vingrinājumu, kur jau vajadzīga nedaudz lielāka sagatavotība. Ja kādam liekas, ka tas ir vienkārši, tad to var pamēģināt mājās un... Jo gadās tieši, ka arī līdzsvaru zūd. Jūsmīgi. Kur varbūt jauniešiem ir jādodās, ja viņi arī vēlās apgūt kaut ko tādu, ko šobrīd rāda Kaspars? Nu, viņi nav vienkārši, ņemot vērā, ka pamats. Nav stabils. Ņemot vērā, ka pamats nav stabils. Bet ir lietas, kuras mēs patiešām varam adaptēt un pārņemt un padarīt mūsu vingrošanu interesantu. Katrā gadījumā šeit Sema studijās nekad neesmu vingrojis. Bet varbūt tiem, kuriem tas tiešām ieinteresē, nu kur tad ir jādodās, kas ir jādara? Varbūt kaut kur internetā kādas adreses, kur var jūs sapāt. Mēs esam izveidojuši mājaslapu, kas tagad vēl tapšanas stadijā, bet var jau pieiet un piereģistrēties ir www.ielvingrošana.lv bez mīkstinājuma zīmēm. Tad portālā Draugiem LV mums ir dombiedru grupa Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība. Tur pagaidām ir aktuālākā informācija visiem interesantiem, visiem gribētājiem, kas grib pievienoties. Tur viņi var piedalīties diskusijās, pievienoties mums un uzdot mums visus vajadzīgos jautājumus. 2 reizes nedēļā mēs taisam kopīgas treniņus priekš visiem gribētājiem un taisīsim vēl arī vairāk treniņus.
Pie 21. vidusskolas, tas ir pretī Olimpiskajam centram. Otrdien, ceturtdien vakaros 18:30 visi interesanti var nākt pie mums un kopā ar mums trenēties un uzdot jautājumus un saprast, kāds Mēs paši tur taisam vienkārši treniņu. Līdz ar to mēs esam izsludinājuši, ka jaunieši, kurus tas interesē, viņi var pievienoties un arī trenēties kopā ar mums. Un vēl svarīgi, ka mēs 18. būsim Skonto hallē. Jā, mēs būsim Geto basket pasākumā. Mēs esam bijuši jau pirmajā Geto basket pasākumā Winter Edition un tur diezgan veiksmīgi īstenībā gan uzstājāmies, gan rīkojam konkursus. Arī šoreiz mēs taisīsim pieaugšanās sacensības, taisīsim dažādas sacensības un visu. Jā. Paldies jums liels, ka atnācāt. Es domāju, mēs varētu veltīt veselu raidījumu šim tematam, bet šoreiz, diemžēl, laiks ir beidzies. Skatāmies jūs iebalsoto klipu un tiekamies atkal kādu citu dienu. Tā. Čau, paldies visiem! Čau!